Labvakar, mīļie! Šodien šajā skaistajā saulainajā dienā mēs vēlamies ar jums padalīties par ļoti vērtīgu informāciju par atlaidēm produktiem. Un visiem mums ir zināms, ka ir jārūpējās par savu veselību. Visiem mums ir zināms, ka tas ir jādara apzināti, un mēs to arī darām. Bet ir dažreiz tādas situācijas, kad nogurstam, kad pietrūkst enerģijas, kad kaut kas varbūt nav tā, kā mums gribētos. Un tāpēc mēs esam arī izveidojuši šo lekciju šovakar, lai iepazīstinātu jūs ar produktiem, kas mūsuprāt arī ir ļoti vērtīgi un vajadzētu būt katram mājas aptieciņā. Es varbūt īsumā pastāstīšu par savu ceļu Korāla klubā. Mana pieredze sākās jau gandrīz pirms 5 gadiem, kad man strauji pasliktinājās veselība. Un es biju stabils kuģinieks, man bija zemes ferritīna līmenis un es regulāri augstējos. Un daktars man regulāri izrakstīja zāles, un nomeprazols vispār bija manā rokas somiņā nepārtraukti. Un šajā laikā es esmu atrisinājis savas veselības problēmas, un lieliski tieku galā arī ar tām izpausmēm, kas nāk, jo man jau ir 50 plus, teikšu tā 54. Un menopauze tā vai tā klauvē, un organismā izmaiņas notiek, bet es ar to tieku lieliski galā, jo es zinu, ko darīt. Un tā būtu īsumā mana pieredze. Savukārt es gribu teikt, kā cilvēciski, kad uzturu bagātinātāju klāsts ir ļoti milzīgs un var apjukt, bieži nezinām, ko izvēlēties, kas ir labāk, pie kā, teiksim, turēties, un tāpēc šodienas lekcija būs tāds īsts stāsts par tiem produktiem, kam ir atlaides. Tagad es stādīšu priekšā nutricioloģi ar 10 gadu pieredzi, konsultēšanos, ļoti šarmantu, ļoti gudru, ļoti pieredzējušu un ļoti īstenībā koleģiālu, ļoti fēnu sievieti, šarmanta, tiešām Indra Šmite. Indra Šmite mūs sāks iepazīstināt ar produktiem. Lūdzu, Indra. Jā, labvakar visiem. Jā, paldies, Sintī, par šo pieteikumu. Paldies, un es gribēju pateikt, ka 10 gadi tagad ir jau pagājuši, kopš es esmu sākus lietot šos produktus, un patiešām es jūtu to rezultātu no viņiem. Es jau no viņiem jūtu rezultātu, man liekas, ka pirmajā mēnesī viennozīmīgi. Pat ātrāk mani gan kolēģi manīja manu rezultātu un prasīja, ko tu dari, ko tu kādu diētu ievēro vai ko, jo to var manīt, kad mēs sākam lietot šos produktus, attīrīt savu organismu, dzert bioloģiski pieejamu ūdeni, tad tas ir manāms un apkārtējie to ļoti ātri var novērtēt. Tā kā, jā, mans stāsts arī ir par to, kad es atrisināju arī savas veselības problēmas, kas man bija kā bieži saaugstēšanās un tāda zema imunitāte un arī pleķi uz sejas vasarā, kad mēs sākam sauļoties, ziniet, dāmām tādi parādās. Tad to visu esmu sakārtojusi savā organismā un arī palīdzējusi saviem ģimenes locekļiem un arī klientiem. Tā kā ķersimies klāt šodien tad pie šiem te mūsu lieliskajiem produktiem, kuriem tieši šomēnes ir atlaidīte. Un mums visiem patīk atlaides, līdz ar to ķeramies klāt pie produktiem, lai mēs pastāstītu vairāk tieši, kurš produkts, kam ir vairāk domāts, lai jūs varētu novērtēt to un iespējams arī iegādāties savā aptieciņā. Tā, es likšu prezentāciju un sāksim tad ar pirmo produktu, kuram ir šomēnes atlaide, un tas ir Lymflow. Redzams jau, kad pats produkts par sevi runā, ka tas ir saistībā ar limfātisko sistēmu. Jo mēs par sirdi zinām daudz, par aknām daudz, bet limfātiskā sistēma bieži vien mums paliek ēnā, lai gan tās darbs ir patiešām milzīgs. Organismā katru dienu rodas vielmaiņas atkritumi, un tie ir jāizvada ārā, gan bojātu šūnas, gan mikroorganismi, liekais šķidrums, un tas viss ir jādara mūsu organismam un limfātiskai sistēmai. Un līdz ar to tā arī darbojas tā kā attīrīšanas un drenāžas sistēma. Ja limfa mums plūst labi, mēs jūtamies viegli, enerģiski, organismā arī neveidojas nekāda liekā šķidruma uzkrāšanās,
Bet, ja limfa kļūst gausāka, tad var parādīties tūskainība kājās, sejā, rokās, arī smaguma sajūta kājās, nogurums, arī lēnāk mēs atjaunojamies, ja mēs pēc kādām slodzītēm esam kaut ko darījuši vairāk, ja tā atjaunošanās ir lēnāka. Un, protams, arī saslimšanas ir biežākas. Tieši produkta Limflow mērķis ir palīdzēt uzlabot šo te limfas cirkulāciju un atbalstīt organismu dabiskos attīrīšanās procesus. Un parunāšu arī tagad par šīm te galvenajām sastāvdaļām. Ja? Viena no tiem ir ķiršu ekstrakts. Un interesanti ir tas, ka ir vērtīgi ne tikai paši ķirši, bet arī kātiņi un lapas. Un ķiršos esošās šīs te vielas palīdz uzlabot asins un limfas cirkulāciju, veicina arī liekā šķidruma izvadīšanu un palīdz uzturēt veselīgus asinsvadus. Tā teikt, ka tie palīdz organismam atvērt šos te drenāžas ceļus, tā kā varētu nosaukt tā. Vēl šajā produktā ir upeņu lapu ekstrakts. Tas arī palīdz izvadīt tieši šķidrumu no organisma, atbalsta arī aknu, un upeņu lapās ir ļoti daudz antioksidantu un minerālu vielu, un tās arī palīdz organismam tikt galā ar ikdienas slodzi. Ļoti labi šo produktu arī lietot kā tēju pirms spirtiņām, ja, kad mums vajag šo te limfātisko sistēmu iekustināt, tad ļoti veiksmīgi mēs varam to izdarīt tieši attaisot vaļā šīs kapsulas, 2 uz krūzi ieberam un izdzeram tādu tēju. Tad vēl par produktu. Pētersīlis tur ir iekšā. Tas nav tikai augs, ko mēs izmantojam ēdienam klāt, ja? Bet zinām, ka pētersīlim ir ļoti daudz aktīvās vielas, tās palīdz uzturēt gan asinsvadu elastību un arī veicina šo te limfas apteci. Un arī palīdz izvadīt šķidrumu no organisma. Un vēl, protams, ir hibisks, kas arī dod šo te patīkamo garšu produktam, un tas aizsargā asinsvadu sieniņas no bojājumiem un atbalsta normālu asinsriti. Jo, protams, jo mums ir veselīgāki asinsvadi, jo vieglāk arī organismam ir uzturēt normālu šķidrumu cirkulāciju. Neaizmirstam, protams, par kustībām. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Limflow uzdevums ir izdzīt, nav viņam tā kā izdzīt tikai vienīgi ūdeni ārā, bet tas palīdz organismam arī uzlabot šo te limfas plūsmu, veicina šķidrumu izvadīšanu, atbalsta organismu attīrīšanās procesos, stiprina arī asinsvadus un nodrošina ar organismu aizsardzību kā antioksidants. Jā, tas būtu praktiski par šo produktu man laikam viss, tā kā manuprāt, šim ir jābūt mājās vienmēr. Arī pie saslimšanām mēs varam šo te kā temperatūru pazeminošu līdzekli lietot. Tā kā Limflow ir ļoti labs produkts. Ejam. Un nākošais, tad, par ko man būtu jāpastāsta, manuprāt, ļoti aizmirsts produkts. Ieliekiet varbūt plusiņus, kas ir šo produktu kaut kad pēdējā laikā vismaz lietojuši. Jo, godīgi sakot, es pati par viņu jau biju aizmirsusi mazlietiņu. Un tas mums ir Laksmaks. Kad cilvēki dzird šos vārdus, tā kā vēdera mīkstinošs līdzeklis, bieži vien rodas tādas bažas, vai tad visu laiku būs jāskrien tad uz tualeti vai kaut kas ar to saistīts, ja? Bet nē, Laksmaks ir maigas iedarbības vēderu mīkstinošs līdzeklis. Un produktu sastāvā ir atlasītas šīs te visas vielas, ne tikai, lai uzlabotu šo te zarnu peristaltiku, bet, lai atjaunot arī gremošanas procesu un dabīgo mikrofloru. Līdz ar to Laksmaks veicina kuņģa zarnu traktā gļotādes attīrīšanos, toksīnu un smago metālu izvadīšanu arī no organisma. Ja zarnu darbība ir tāda palēnināta gausa, tad organismam ir daudz grūtāk atbrīvoties no vilmaņas gala produktiem un toksīniem, tāpēc Laksmaks sastāvā tieši ir vairākas vielas, kas darbojas dažādos līmeņos. Piemēram, inulīns un ceļteku sēklas, noteikti ir dzirdēti šie te produkti un tādi vārdi, ja? Tās piesaista ūdeni, palīdz mīkstināt zarnu saturu un veicina dabisku šo te zarnu kustību. Turklāt arī inulīns ir lieliska barība mūsu labajām zarnu baktērijām.
Līdz ar to tas nozīmē, ka ne tikai tas komplektiņš palīdz attīrīt zarnas, bet arī palīdz atjaunot veselīgo mikrofloru mūsu zarnu traktā. Produktā ir arī ārstniecības augi, piemēram, prūša krūklis, senna un turku rabarbers. Šie produktiņi maigi stimulē šo te zarnu darbību, īpaši gadījumos, ja zarnas ir kļuvušas tādas slinkākas un cilvēks arī ilgstoši cieš no aizcietējumiem. Bet svarīgi ir saprast to, ka šo produktu mērķis nav radīt caurēju, bet produkta mērķis ir palīdzēt organismam atgriezties pie regulāras un pilnvērtīgas šīs te organisma attīrīšanas. Un vēl viena interesanta lieta, kas ir iekļauta šī te produktā, ir ārstniecības augu grupa, kas ir lucerna, neļķe, rozmarīns un melnais rieksts. Un tie palīdz samazināt tieši rūkšanas un pūšanas procesus zarnās, kas veido to apaļo vēderiņu bieži vien pēc paēšanas, veicina labvēlīgu vidi gremošanas sistēmā un palīdz arī mazināt iekaisuma procesus. Daudz cilvēki bieži vien pamana, kad pūšanās un smaguma sajūta ir tieši tas diskomforts pēc ēšanas, un tad ļoti lieliski šis produkts arī palīdzēs atrisināt šīs problēmas. Vēl produkta sastāvā ir iekļauts magnīts. Magnīs palīdz arī zarnām darboties aktīvāk, veicina arī ūdens piesaisti zarnu saturam un palīdz novērst aizcietējumus. Arī tas atbalsta, protams, nervu sistēmu un palīdz arī organismam labāk pielāgoties attīrīšanās visam procesam. Rezultātā, laks tieši normalizē zarnu darbību, nodrošina regulāru un mīkstu vēdera izeju, palīdz sasaistīt un izvadīt toksīnus, mazina vēdera pūšanos, atbalsta labvēlīgo mikrofloru, uzlabo visu šo te gremošanas procesu darbību. Un, tas, laikam, arī tad ir pavisam par šo produktiņu viss. Kā jūs atbildējāt kaut ko, kāds ielika? Kādu? Jā, tāds arī raksta, ka sen lietoja. Jā, vat kaut kā tāds, bet neko. Tagad viņam ir pat 10% atlaide, un mēs varam noteikti to izmantot. Jā, Ingrīda raksta, lietoja parasti savos turismu braucienos, kad ilgstoši sēž, tad vēdera izejas traucējumi. Jā, tā kā arī tajos mēs varam izmantot, to ņemt līdzi. Jāpiebilst gan, ka šis produkts ir nopērkams mums tikai vai no globālajā internetu vietnē, vai caur Vācijas noliktavu jāpasūta. Ja? Tā kā tur mēs viņu varam iegādāt līdz pat mēneša beigām. Un tālāk ejam tad pie mūsu mīļās programmas Skolo Vada Plus. Ierakstiet, varbūt tie, kas jau vairākas reizes ir gājuši, cik jūs reizes esat gājuši šo programmu. Tikko mums stāstīja Baiba, bija, kad viņa tikko pabeidza pirmo reizīti, bet ierakstiet, jo man liekas, es tā sāku rēķināt, ja es 10 gadus esmu Koraļu klubā, es praktiski gadā 2 reizes izēju šo te programmu, un tad man tā patiešām tie tās 20 reizes. Iespējams, ka tā arī, bet tad vairāk pastāstīšu tiem, kas varbūt nemaz neko nezina par šo programmu. Un, jo ir tas jautājums, vai patiešām man kaut kas ir jātīra no organisma, tāds ļoti. Protams, mums ir jāmin, ka ar šo programmu mēs nekad nesākam, ka tā ir programma, kas mums parasti tiek ieteikta 3. mēnesī jau, kad mēs esam izgājuši detoks programmu, kad mēs esam attīrījuši organismu no patogēnās vides, un tad mēs varam ķerties klāt dziļai zarnu trakta tīrīšanai. Un viena no šīm te dziļā zarnu trakta tīrīšanas programmām tad arī ir šī te Skolo Vada Plus. Organisms jau mums, protams, katru dienu pats attīrās un viss tur notiek, bet tad, kad ilgstošu laiku mēs neko neesam darījuši, tad tur viss kaut kas sāk sakrāties brīžiem. Un tad arī rodās nogurums, smaguma sajūta vēderā, tūskainība, arī ādas problēmas un enerģijas trūkums.
Tāpēc arī tieši Kanādas zinātnieks, organisma dabisko detoksikācijas programmu autors Alberts Zērs, kurš ir naturopāts 6 paaudzēs, ir radījis šo te programmu, jo tās pamatā arī ir 30 gadu pieredze. Un ar domu šī programma radīta nevis, lai izārstētu visas slimības, bet lai palīdzētu organismam sakārtot vidi, kurā tas darbojās. Un arī doktors un naturopāts Bairens Karpenters rakstīja, kad mums regulāri jāveic zarnu trakta attīrīšana, lai izvairītos no saindēšanās. 95% organismu patērētā ūdens tiek asimilēts resnajā zarnā. No piesārņota zarnu trakta kopā ar ūdeni tiek uzsūkti toksiski savienojumi. Toksīni bloķē fermentus, bez kuriem neviena šūna nevar pilnvērtīgi darboties. Un 90% saslimšanas sākas tieši zarnu traktā. Un būtībā tieši tāpēc toksīni ir saslimšanas izraisītāji. Tie apgrūtina atveseļošanos, izjaucot pareizu vilmaiņu šūnu līmenī. Un arī mums par zarnu traktu mēs arī runāsim tālāk par nervu sistēmu, ja arī to ietekmē mūsu netīrais zarnu trakts. Tātad programma ir paredzēta 14 dienām, tajā ir 3 posmi. Pirmais posms ir sagatavošanās posms, kad mēs lēnām tā saudzīgi iekustinam organismu, sagatavojot to šīm te 4 nēšanas dienām. Mēs lietojam uzturu tādu vieglāku, vairāk ēdam dārzeņus, putras, zupiņas, zaļumus, ūdens noņemam nost pilnībā cukuru, gaļu, dažādus šādus te smagus produktus, ja, kaut kādas desas un pelmeņus, ja, tos liekam vispār malā. Daudz arī saka šajā laikā kad viņi jūtās jau daudz vieglāki. Un tas jau liecina par to, ka organismā sākās šie te detoksikācijas procesi. Ir arī teikuši, ka parādās enerģija jau šajā te laikā un arī mazāk gribās saldumi. Un ļoti svarīgi, protams, arī šajā laikā tieši ir ūdens lietošana, jā, tas ir noteikti jāņem vērā, kad programmā gan nav iekļauta, bet papildus ir noteikti jāiegādājas arī, iesakam iegādāties korālmainu ūdeni, lai mēs varētu dzert šo te bioloģiski bagātināto ūdeni. Vismaz vidēji 2-3 litrus dienā, jo detoksikācijas laikā ir papildus jālieto šķidrums. Tad, jā, tas ir par šo pirmo posmu. Tas ir 7 dienas, un tad jau mums pienāk attīrīšanās posms, kas ir 4 dienas. Un šī posma galvenā sastāvdaļa ir pulveris, kas veicina aktīvu un tādu efektīvu zarnu attīrīšanu, un pateicoties tā uztura šķiedrām, šiem te māliem, un tā sastāvdaļas, pat šis māls un piebriestot mūsu zarnu traktā, rada sajūtu, kad vēders ir pilns, kad nav šī te izsalkuma sajūta, un arī tas ļauj bez problēmām izturēt uzturu ierobežojumus. Var teikt, ka tas darbojas ar tāda maiga birstīte, ja, attīra zarnu traktu, visas šīs te bārkstiņas un visu izvada ārā no zarnu trakta. Protams, organismam ļoti daudz šī laikā jālieto šķidrums, zaļu tējas, sulas un ūdens. Daudz ir teikuši un baidās par to, ka es nevarēšu izturēt badā 4 dienas, tas nav normāli, un dažādi šie te komentāri ir dzirdēti, ja. Tad jāsaprot, ka vienkārši vajag vienreiz pamēģināt, jo zarnu trakts ir pilns, badas sajūtas nav, vēders nekurkst, tā, kad apkārtējie to pat varētu dzirdēt, bet sajūtas ir labas. Nav jāiet uz veikalu, nav jātaisa ēst. Katrā ziņā tas ir, man liekas, lieliski, ja. Un, jā, tā kā ieteiktu noteikti tomēr nebaidīties un izmēģināt šo programmu. Tad arī, ja mēs neēdam šo te sociālo ēdienu šīs 4 dienas, tad arī pazūd pilnībā jau vēdera uzpūšanās, smaguma sajūta, kas varētu būt, arī šķidruma aiztura un neregulāra vēdera izeja. Un 3. posms, tad ir atjaunošanās posms, kurā notiek kuņģa zarnu trakta normāla darbība un zarnu mikrofloras atjaunošana. Šajā posmā arī
ir klāt pievienotas labās baktērijas un gremošanas enzīmi, jo tad, kad viss mums ir tīrs, tad mums nevajag uzreiz pa taisno pirmais, nezinu, pieēsties ar milzīgu omleti vai vēl kaut ko, jā, bet atkal mēs pamazām izejam no šīm te 4 badošanās dienām, 3 dienas atjaunojot mūsu zarnu traktu ar viegliem ēdieniem, kādiem viegli termiski apstrādātiem dārzeņiem, un lēnā garā tad mēs varam apiet atpakaļ uz normālu ēdienu. Un bieži vien cilvēki pēc šīm programmām, protams, katrs organisms atšķirās, jā, bet izjūt šo te vieglumu sajūtu vēderā. Tāda arī regulāri paliek šī te vēdera izeja, labāks ādas stāvoklis, samazinās tūskainība, arī svars mums aiziet. Kaut tikai 14 dienas programma, bet tajā zarnu traktā brīžiem ir sakrājies diezgan svarīgs tāds svariņš, kas vienkārši tiek izvadīts ārā. Un jāsaprot, protams, ka šī nav novājēšanas programma. Liekas, tad tagad es viņu iziešu un būs man tur. Nē, tā ir vienkārši programma, kas palīdz mūsu organismam atjaunoties. Un ja mēs visu ievērojam un izdaram pēc noteikumiem, pareizi, visu lietojam tā kā vajag, tad mūsu bioloģiskais vecums atjaunojas pat par 5 gadiem. Tā kā, man liekas, tas ir tāda lielisks ieguvums, ko nevar iegūt ne ar ko citu. Jā, bet izejot programmu, varam iegūt. Jā. Tā, es paskatīties gribu arī, ko jūs ierakstījāt par komentāriem. Tā. Tā. Reizi gadā Dace raksta. Nu jā, reizi gadā vismaz, tad Sarmītes jau 2. reizi izgāju, Dace Ūdre raksta 6-8 reizes, jā, jau ar pieredzi, vai ne? Ināra Ārmane 3 reizes, Inta izgājusi ir 1 reizi, Ligita Hofmane ir 3 reizītes, Baiba 1. reizi, Maijā, apsveicu Baiba, jā, Aija ir 3 reizes arī, Agita ir bijusi 1. reize, Lelde ir 2 reizes, Ingrīda Liepa saka, es vairs neskaitu, jā. Ligita raksta, jā, kad mīļākā programma Baiba izturējusi arī 5 dienas, es saprotu šīs te neēšanas dienas, jā, apsveicam, patiešām. Tas organisms, tad, kad viņš aiziet tajā ketozes režīmā, viņš jūtās tik viegli, ir tāda forša eiforija, ir enerģija, un ļoti, ļoti labi vēl mums kāds raksta, ka 1 reizītē, jā, Ingrīda vēl piemin, ka var arī kaskādi iet, jā, arī tādu var, bet tiem, kas 1. reizi nekad mēs neiesakām, to jau ar pieredzi. Dace raksta, es parasti pavasarī, jo tad ir vieglāk, jā, un starp citu tagad ir tieši dilstoši mēnesis, tā kā, ja kāds ir gatavs un viņam ir pienācis šis te laiks pēc iepriekšējām minētajām programmām, jā, tad arī tagad vecajā mēnesī, tieši dilstošajā mēnesī ir ieteicams sākt. Vija raksta 1. reizi, jā. Paldies jums par komentāriem, lieliski, un jā, tagad es gribu tad arī jums uzlikt vienu video ierakstu, kur ir komentārs no Intas Zundes mums par šo te Kolovadas programmu. Viņa pati šodien pieslēgties nevarēja, viņai šodien ir vārda diena, apsveicam Intu vārda dienā, bet paklausīsimies viņas komentāru tad. Precīzi tā kā vajag visu ievērojot pilnīgi. Un savu pieredzi pastāstīšu saistībā ar vēdera izeju, kas bija 2. dienā, kad es izdzēru to pulveri. Bija tās 4 dienas, kad dzērām pulveri un neēdām. 2. dienā es aizgāju uz toleti un secināju, ka es domāju, ka no manis nāk arahots lentens. Es šausmīgi nobijos, un viņš bija tāds gandrīz vai metru garš tārps, likās tāds liels. Un sākumā, protams, es sabijos. Pēc tam es ieslēdzu veselo sapratu, nē, stop, tas nav nekāds lentens, tas vienkārši nāk ārā, viss no tā produkta, ko es iedzēru, un tas viss ir mans,
ja tā bioplēve un tās zarnu sastāvs, tie netīrumi nāk laukā. Jo viņš pat izskatījās tā kā mūsu zārna, šāda, ja. Viņš tāds arī nāca ārā, bet reāli gandrīz vai metru garumā. Es biju šokā, es biju vienkārši šokā, un pēc tam es biju priecīga par to, ka no manis tas viss iznāca. Un pēc tam uzkāpjot uz svariem, tie bija 2 kilogrami. 2 kilogrami nost no manis. Vienkārši, kas bija manās zarnās. It kā es tievs cilvēks, ja? Kur tas vispār bija, man nebija skaidrs. Bet tie bija 2 kilogrami pēc Kolovādas. Jā, paldies Intai par šo te dalīšanos. Un tagad es došu tad vārdu Sintijai, lai viņa mums tad stāsta tālāk par nākošiem produktiņiem. Sveika vēlreiz visiem! Man ir tā laime stāstīt par fantastisku produktu, par grifoniju. Un šis ir tas produkts, kas īstenībā ir daudziem pirmais produkts, ko viņi vispār izmēģina. Un šis ir tas produkts, ko arī mana mamma izmēģināja kā pirmo, kad viņai bija stress. Un kas tad ir grifonija? Grifonija ir ļoti vērtīga, bet tā aug Centrālajā Āfrikā, un mēs pie tās tikt nevaram. Tāpēc ir iespēja savu veselību uzlabot tieši lietojot šo produktu. Grifonija uzlabos nervu sistēmas darbību, un grifonija labvēlīgi ietekmēs galvas smadzeņu darbību, kā arī normalizēs miega nomoda ciklu. Un ļoti aktīviem cilvēkiem, tiem, kam bieži ir stress, tie, kas ir aizņemti un nevar par sevi parūpēties, ja, tad šis ir ideāls produkts. Pie kā mēs gribētu teikt, tas arī mazina sievietēm, piemēram, pirmsmenstruālās tās simptomus, ja, kad ir pirms menstruācijām nepatīkamās sajūtas, garstāvokļa svārstības. Es personiski varu no savas pieredzes pateikt, ka grifonija man ļoti lieliski palīdzējusi ir arī menopauzes periodā, jo arī menopauzes periodā ir šīs garstāvokļa svārstības. Ja, piemēram, cilvēkam ir kaut kāda nenosakāma trauksme, ja, piemēram, ir īgnums vai kaut kāds ļaunums, neapmierinātība vai depresija, tad grifonija spēj uzlabot arī šos te stāvokļus, un grifonija atvieglos simptomus, kas ir radušies hroniska noguruma rezultātā. Un tas ir ļoti vērtīgi. Es iesaku visiem paturēt mājas aptieciņā grifoniju un laiku pa laikam to arī padzert. Un kāpēc grifonija ir tik svarīga? Grifonijā ir vērtīga aminoskābe, kas ražo serotonīnu, šo te laimes hormonu. Un katram cilvēkam kādreiz, pietrūkst šīs sajūtas, varbūt ziemā, varbūt vasarā, bet vērtīgi ir saņemt šo te laimes sajūtu, pat nemanot, ja? Kā mēs smejamies, iedzeram grifoniju un ejam ikdienas gaitās, un nekādi stresi, nekādi pārbaudījumi, ja, nav par grūtu. Un šajā te produktā grifonija ir 50 mg, ja, sastāvā. Tas ir īstenībā ļoti daudz. Tāpat ir arī B vitamīns, B6 un B12. Un B12 vitamīns arī ir tas, kas attālina tā kā aterosklerozes un Alzheimera slimības tuvošanos un uzlabo smadzeņu darbību. Tātad šis te produkts īstenībā ir ļoti vērtīgs, tas nerada arī atkarību. Un, ja, piemēram, cilvēkam ir izdegšana, ja, kā es jau zinu no pieredzes arī manām klientēm, mediķēm, tad izdegšanu arī ļoti labi var atrisināt, palietojot tikai šo vienu produktu grifoniju. Un viņam ir atlaide, un es aicinu visus iepirkt grifoniju, un visiem mājās būtu grifonija. Jo, piemēram, es kā bērnu, kā pusaudžu mamma varu arī teikt, ka stress ir pietiekoši daudz arī mūsu bērniem. Un šo te produktu var lietot visi. Var lietot bērni, var lietot mūsu vecuma cilvēki, ja, un var lietot arī seniori. Ļoti iesaku, ļoti vērtīgs produkts. Un līdz mēneša beigām viņam ir 10% atlaide. Tagad varbūt var arī uzlikt video, kur dalās par šo te vērtīgo produktu. Laima, varbūt Indra viņu var uzlikt. Jā. Sāksim ar to, ka man bija bezmiegs, nervozitāte, ko es nevarēju savākties. Man bija viss tracināja.
Un tad es noklausījos, uzgāju jūsējo vienu video, kur es tā kā izdomāju, ka man ir jāpasako, un tad es uzsāku ar jums kontaktu. Un tagad tu esi izgājis koncepciju? Jā, tagad es esmu izgājusi Detox Plus Parašildu. Tu koncepcijas izgājis? Attīrīsies. Un kā tu jūties? Jā, jūtos, ka manim brīvāks ir vēders, jā, pašsajūta tūskas nav kājām. Mierīgāka. Galvenais, ka esmu mierīgāka. Tās varbūt, kur tu strādā, tev ir maiņa darbs. Jā, maiņa darbs, strādāju jau 35 gadu medicīnā. Lūk, šādu rezultātu var iegūt tiešām arī cilvēki, kur iet strādā naktsmaiņās, ja, un kuriem ir neregulārs vispār režīms, ja, dzīves, viņi neregulāri ēd, neregulāri guļ, un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Tātad Grifonija, vēlreiz pierakstām visi Grifonija. Bet ir vēl viens fantastisks produkts, kam ir atlaide šomēnes, un tam arī līdz mēneša beigām ir atlaide, tas ir B-Prime Direct. Un šī ir visu B vitamīnu kopsumma, un ko es vēl gribētu, es arī uzskaitīju, ja? Kas viņam ir tas fantastiskais, ir tas, ka šis produkts ir pulveru veidā, un viņu pietiek tikai vienu paciņu pa dienu, ja šo te pulverīti iebērt mutē, tas fantastiski uzsūcas caur siekalām, caur mutes gļotādu un uzreiz nokļūst cilvēku organismā. Viņam nav jāaiziet cauri kuņģim, zarnu traktam, lai viņš uzsūktos. Tā ir fantastiska īpašība. Un tas ir ideāli piemērots visiem tiem cilvēkiem, kas dzīvo intensīvā dienas ritmā, kas piedzīvo paaugstinātas fiziskas vai mentālas slodzes. Un šis te produkts palīdzēs arī uzturēt mentālo veselību. Un es gatavoties lekcijai izrakstīju, kas man arī pašai likās interesanti, gribēju jums arī pastāstīt, kad viena B-Prime porcija, tātad viens šis stiks no uzturvielu, teiksim, ziņā, satur tikpat daudz vērtīgo vielu, cik 200 grami pētersīļu, 50 grami kukurūzas, 1,07 kg pupiņu, 170 grami anšovu, 630 grami puscieta siera, 1 kg saulspuķu sēklu un 200 grami tīta raknu. Tad iedomājieties, cik šie te B vitamīnu kompleksi, ja, ir cik tie ir vērtīgi cilvēkam, tad, ja viņš pat arī nedabūna paēst dienas laikā, ja, tas novērš gan slikto pašsajūtu, gan arī uzlabo vielmaiņas procesus, ja, atbalsta olbaltumvielu metabolismu, ja, jo B vitamīni palīdz uzsūkties, ja, olbaltumvielām. Tas veicina veselīgu matu un nagu augšanu un veicina arī šūnu atjaunošanos. Tātad nodrošina mums ar enerģiju, pa daļai mūs arī pabaro dienas gaitā, un viņam ir arī antioksidanta iedarbība. Tātad vēl ko es gribēju teikt, arī B vitamīns piedalās kolagēna sintēzē, ja, un tie, kas lieto, piemēram, kolagēnu, ja, tad arī svarīgi šo te uzņemt. Tā kā katrai vajadzībai ir iespēja, ja, bet B-Prime es ieteiktu padzert kursu veidā arī. Tas ir fantastisks produkts un viegli lietojams. Tā, tas man par šo arī būtu tā kā viss. Un tad ir vēl tāds produkts, kam ir šomēnes atlaide, gan ievērojami, jā, mīļie, kad līdz 7. jūnijam tikai, jā, un pievēršam uzmanību arī atlaidēm. Ir produkti, kam ir atlaides līdz mēneša beigām, ir produkti, kam ir atlaides uz nedēļu vai uz pusmēnesi, vai atkal sākot no 2. mēneša puses, jā. Aprikotabs C, tas ir C vitamīns. Mēs visi zinām, ka C vitamīns ir sirds veselība, tā ir asinsvadu veselība. Šis te vitamīns arī aprikotabs palīdzēs uzlabot gremošanu, līdz ar to uzlabojot visu organismu stāvokli, arī imunitāti mums uzlabos. Un C vitamīns ir jālieto, ja mēs gribam pagarināt savu aktīvo ilgmūžību. Tas uzlabo dzelzs asimilāciju, un produkts ir piemērots arī visiem, gan pieaugušajiem, gan bērniem. To var lietot no 3 gadu vecuma, un tas ir ļoti garšīgs. Tas ir košajā jamu tablešu veidā, un vispār nostiprinās organismu kopumā. Bet pamatsastāvā tam ir aprikožu pulvers, un šis aprikožu pulvers ir iegūts
vērtīgā veidā organismam, sasaldējot un pēc tam kaltējot šīs te aprikozes. Un tā ir tāda īpaša metode, kas ļauj saglabāt uzturvielas. Un produkts palīdzēs sintezēt kolagēnu, pātrinās arī audu dzīšanu, ja tāda ir, un C vitamīns uzlabos dzelzs un selēna uzsūkšanos, kā arī stiprinās aizsargspējas. Es jau teicu, imunitātei, ilgmūžībai, vitalitātei, enerģijai, visiem, gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un bērni varbūt lietot var mazāku devu, bet pieaugušie droši 2 tabletes 2 reizes dienā, un kursa veidā arī iesaku palietot. Tas būtu viss par maniem produktiem. Tālāk es stādīšu priekšā savu mentori, savu konsultanti, Ingrīdu Liepu. Ingrīda Liepa ir fantastiska, šarmanta. Es arī nejautāšu, cik viņai gadu šovakar. Viņa ir mans mentors, tuvākais atbalsts, tuvākais plecs, pieredzējusi, zinoša. Nu, jau arī viņa ir kā veselības konsultante, vismaz 5 gadus strādā. Un viņa meklē atbildes uz jautājumiem, viņa arī atrod. Un šodien Ingrīda arī padalīsies par ļoti fantastiskiem produktiem. Lūdzu, Ingrīda. Jā, labvakar. Paldies Sintijai. Paldies, ka tu esi kopā ar mani. Kā saka, projektā. Un ka mēs varam stāstīt arī par produktiem, ko lietojam pašas un ko varam ieteikt arī pārējiem. Vasara, protams, ir ceļojuma laiks, un mums patīk ceļot. Tie ir gan ilgstoši pārbraucieni ceļojot mašīnā, tie ir ceļojumi lidmašīnā, un tādēļ mums īpaši vērība jāpiegriež ir arī savām kājām. Ja? Un cilvēkiem, kuriem ir paplašināts varikozās vēnas, ilgstoši sēžot, gan automašīnās vai autobusos, vai arī lidojot, jā, vienmēr rodas problēmas tieši ar vēnām. Un CircoFit ir unikāls augu ekstraktu tāds komplekss, kas palīdzēs jums tieši pie šīm problēmām, jo uzlabosies mikrocirkulācija, un samazināsies arī iekaisuma procesi asinsvados. Tā kā, ja plānojat ceļot, es domāju, ka ir lieliski iespēja iegādāties šo produktu CircoFit, kam atlaide ir tikai līdz 7. jūnijam. Un kas tad tur ir tik unikāls šajā produktā? Ja? Tātad šeit ir citrusu ekstrakti, kas palīdzēs asins vadu sieniņu stiprināšanai un tieši šai mikrocirkulācijai. Bez tam tur ir arī tāds unikāls augs ekstrakts, gotukolas ekstrakts, kas arī tieši palīdz pie varikozo vēnu sieniņu elastības stiprināšanas. Zirgkasteņi, to mēs arī zinām šādu augu, jā, vecmāmiņas pat vāc kasteņus, jā, un zirgkasteņi būs tas ekstrakts, kas palīdzēs jums pie iekaisumiem. Tikpat zināms augs ir arī vilkābeles ekstrakts, un vilkābele novērsīs trombu veidošanos. Un vēl viens unikāla auga ekstrakts ir ginkgo biloba, kas palīdzēs jums aizkavēs šo trombu veidošanos kājās. Ja? Tā kā arī palīdzēs mazināt šo pietūkumu. Tā kā es visiem iesaku šo produktu izmēģināt, jo šis tiešām ir unikāls produkts ar to, kad ir tik plašs to ekstraktu daudzums vienā produktā. Ja? Un ja tie ir ekstrakti, tad produkts, protams, ir ļoti, ļoti efektīvs. Tā kā kam ir vēnu problēmas, iekaisumi vai vēnu tendence uz vēnu paplašināšanos, iesaku pamēģināt šo unikālo augu ekstraktu produktu. Nākošais produkts, par ko man jums jāpastāsta, ir arī ļoti dabas vielas produkts, jā,
ko mēs saucam MSM, kas ir sēra savienojums. Bet šis sēras savienojums ir izcelsme, ir biopieejams un no dabiskas izcelsmes sēra. Tur ir arī C vitamīns un, kā jau Sintī daudz stāstīja par B grupas vitamīniem, arī B grupas vitamīni, kas palīdzēs keratīna ražošanai. Un līdz ar to, ja cilvēkam ir tādas problēmas kā locītavas skrimšļu, kaut kādas problēmas locītavās, problēmas muskuļu audos, tas palīdzēs uzlabot arī ādas, matu un nagu stāvokli, jo ļoti daudz cilvēki sūdzas tieši par matu un nagu stāvokli, ka krīt ārā mati, par nagu trauslumu, un tas jau ir pirmais rādītājs, kad organismā trūks tieši sērs. Un lūk, šeit ir šis unikālais produkts, dabas produkts, ko jūs variet lietot, lai stiprinātu gan savus kaulu locītavus, gan arī uzlabotu matu nagu stāvokli. Un, protams, arī ādas izskatu. Un plus šis produkts ir arī par šilu programmās, ja, un šeit viņš arī palīdz tātad dažādu vīrusu baktēriju izvadīšanai, ja. Tātad antioksidanta aizsardzības produkts, dabīgs sēra izcelsmes produkts. Un tagad man ir vēl jāpastāsta par ļoti, ļoti unikālu produktu tieši mūsu ārējam skaistumam. Ja iepriekšējie produkti bija tādi, ko mēs lietojam iekšīgi, jo mēs zinām, ka mūsu skaistums ir atkarīgs arī no tā, ko mēs lietojam ikdienā, tad tikpat svarīgi ir arī rūpēties par savu ādas stāvokli. Un šeit, lūk, ir šis privilege kosmētika, un šoreiz jūnija mēnesī ir ļoti, ļoti burvīga atlaide, mīnus 25% līdz jūnija beigām. Un kas tad ir šī sērija? Tā ir tiešām prēmijum klases pretnovecošanas līnija. Un jāņem vērā, ka šie ir arī produkti, kuri ir iegūti tikai no dabīgām augu sastāvdaļām. Augu sastāvdaļas ir iegūtas Havaju salas ekosistēmā. Un šis produkts, tie, kas viņu lieto ikdienā, un arī ļoti daudz kosmetologi saka, ka šī produkta līnija ir ekvivalenta profesionālās kosmētikas līnijas efektam. Lūk, šajā mēnesī ar atlaidi mīnus 25% mēs varam iegādāties šo privileģu pieniņu, privileģu skrubi, toniku, serumu un dienas krēmu sejai un kaklam. Kas tad šajos produktu grupās ir tik unikāls un kādēļ arī tik efektīvs? Ja, kā jau es teicu, tikai no dabīgām izejvielām, šeit nav nekādi parabēni vai pievienotas lietas, kas varētu mums nodarīt kaitējumu. Pieniņš, protams, arī ir pirmais produkts, ar ko mēs sākam savu rītu un savu vakaru. Mēs tīram seju ar pieniņu, lai uzlabotu mikrocirkulāciju. Pieniņš arī noņem pietūkumu, izlīdzina grumbas. Un pats unikālākais, kas tur ir, tās ir šīs skana kafijas pupiņas ekstrakts, un šim ekstraktam piemīt pretnovecošanas īpašības. Un tas ir tas pats galvenais, kas patīk mums, jo visai šai sērijai ir patīkama tāda viegla kafijas smarža. Neskatoties uz to, ka citi saka, man nepatīk kafijas smarža, tad šeit es varu teikt, ka šī smarža ir tik ļoti viegla un neuzbāzīga, ka viņu
arī nav pretenzijas tiem, kam kafijas smarža nepatīk. Tad viens no tādiem ļoti, ļoti foršiem, gribās teikt, produktiem ir mūsu skrubis Privilege sērijā. Jo viņš noņems tātad šo veco ādas virskārtu, jeb to ādiņu, kas jau tā kā lobās nost. Un šeit tātad ir pievienotas gan šīs kana kafijas pupiņas, gan arī valrieksta samaltas ļoti, ļoti smalkas tādas šķaumaliņas. Un tad, kad jūs lietojat šo skrubi, pēc tam seja ir tiešām kā izlīdzināta un ļoti patīkama tāda sajūta. Bez tam produkts satur arī hialuronskābi, jūras kolagēnu, un šeit es zinu, ka vairāk cilvēki, tā skaitā mēs ar Sintiju arī vienmēr jūsmojam tieši par šīs Privilege sērijas toniku, jo šis toniks tiešām satur hialuronskābi un ir tāda ļoti, ļoti atsvaidzinoša sajūta pēc šī tonika lietošanas. Sastāvā, protams, ir arī citu veidu ekstrakti. Tās ir arī zaļās kafijas eļļas, zaļās tējas ekstrakts, alvejas lapu, sula, C vitamīns, E vitamīns un arī A vitamīns. Tālāk, ja mēs lietojam šo toniku, tad ko mēs varam novērot? Uzlabojas ādas mikrocirkulācija, tiem, kam būs varbūt palielināts sporas sejā, notiek poru sašaurināšanās, pazūd arī tīklojums uz sejas, un unikālais ir tas, ka šis produkts satur arī šos jūras aļģu ekstraktus un kolagēnu. Un kopumā šie produkti izlīdzina un novērš mūsu mīmikas grumbas. Jā, unikāls, protams, ir arī serums, jo uzliekot serumu ir tiešām burvīga sajūta, sejas āda izlīdzināt un ļoti patīkams. Ar vieglu kafijas smaržu ir arī dienas un kakla, sejas un kakla krēms, kurš šodien un līdz mēneša beigām ir uz atlaidēm. Un šo produktu ir iemīļojuši ļoti daudz mūsu kluba cilvēki, jo mēs esam privileģēti lietot šo kosmētiku, un īpaši privileģētība ir šajā brīdī, kad mēs viņu varam iegādāties ar 25% atlaidi, un tādēļ ļoti burvīgu atsauksmi man ir devusi arī mana partnere Jolanta, jo viņa šo kosmētiku lieto jau, varētu teikt, vairākus gadus, un arī šobrīd ir izmantojusi to iespēju, lai iegādātos šo produktu ar šo lielisko atlaidi. Ja, un Jolanta strādā, un arī viņa nevarēja piedalīties, bet viņa raksta, ja, sajūtas tik zīdainas, un mana seja apēd šo krēmu. Un uzreiz es pasūtīju to komplektu, un es atgriezos pie pareizā ceļa. Un tas serums ir foršs, un naktskrēms ir foršs, ja, un pēc vakara maiņas, ejot gulēt, tas vienkārši ir, ja. Tātad lietojiet, iegādājieties, izmantojiet šo lielisko iespēju šajā jūnija mēnesī. Un neaizmirstiet, ka daudziem ir vārdu dienas, dzimšanas dienas, un izmantojiet šo arī kā lielisku dāvanu. Jā, paldies, Ingrīda, man liekas, lieliski tik ļoti noreklamēja, kad, jā, man arī jāpadomā par šo produktu iegādi. Es skrubi tikai un pieniņu lietoju, bet iespējams arī vajadzētu paskatīties uz šiem tik kremiem. Un vēl Dacīte uzrakstīja par to, ka tas sejas krems ir kā zēfīriņš, maigs un pufīgs, viss man jau gribas. Jā, un Daci raksta arī, man ļoti jūtīga āda, un šie krēmi manu seju
nededzina kā citi premium klases krēmi. Jā, patiešām. Jā, vēl Dace raksta, ka ļoti diskrēta kafijas smarža. Viņai kafijas smarža nepatīk, un mājās ir pilns šīs sērijas komplekts. Man ļoti patīk pieniņš, toniks un nakts krēms. Tie ir mana ikdiena. Jā, paldies, Daci, ka tu padalies arī ar savu lietošanas pieredzi par šo produktu. Jā, un es vēl arī pieminēju, ka MSM mēs lietojam arī kopā ar Bilaronu lietošanas laikā, lai labāk arī uzsūktos mums arī šis produkts, un Ingrīda vēl raksta, ka B vitamīnus var uzņemt tikai ar pārtiku. Jā, tas ir saistīts ar to, ka var rasties arī kaut kāds diskomforts muņu zarnu traktā, jā, līdz ar to ieteicams ir pēc ēšanas arī mūsu šis te B vitamīns baramais mutē ir ieteicams pēc ēšanas uzņemt. Un vēl es paskatījos, šeit bija arī jautājums, kā pareizi iziet kolo vadu kaskādē. Lelda jautāja. Es domāju, ka vislabāk tev izstāstīs tavs treneris, bet pēc idejas kaskāda notiek tā, kad mēs izejam šo te vienu kolo vadus, šo te paku 14 dienu, ja. Un tad 2 nedēļas mēs tomēr atjauninam organismu, mēs lietojam organismu pabarojošus produktus. Protams, neaizējam šašlikos un aliņos, jā, bet tā maigi savu zarnu traktu nepiesārņojot, jā, un tad pēc šīm 14 dienām, kad mēs atkal esam atjaunojuši savu organismu, tad mēs atkal ejam šo te kolo vadu, un tā var 3 reizes pēc kārtas. Bet, protams, tas ir jāsaskaņo ar savu veselības treneri labāk, un noteikti neieteiktu to, kad mēs to sākam pirmo reizi darīt, jā, bet katram mums ir savs pieskatītājs. Jā, tā, kāds vēl mums te ir jautājums. Tā, Agita raksta, es arī pasūtīju sērumu un dienas krēmu, ceru, ka derēs un patiks. Cerēsim, jā, tad, Agita, mēs noteikti arī varēsim dzirdēt pēc tam jūsu atsauksmes, kā jums būs patikuši šie te produkti. Jā, un varbūt vēl kādi jautājumi par tēmu, jo es vēl nepieminēju, jā, stāstot arī par šiem te produktiem, noteikti ir jāņem vērā, ka mums visi viņi ir pārsvarā ekstrakta formā. Un ekstrakta forma ir daudz spēcīgāka, 20 reizes spēcīgāka nekā kāda vai sarīvēta miziņa, jā, vai vienkārši produkts, ko mēs varbūt varam paši kaut kur saplūkt dārzā, jā. Šīs te līdz ar to ir gan pārbaudīti, gan šiem certifikāti ir produktiem, un arī patiešām labu uzsūkšanās spēja. Tā kā, jā, Lelde mums saka paldies, varbūt jums meitenes vēl, Sintija, Ingrīda, kaut kas ir sakāms, varbūt kāds vēl grib kaut ko pateikt, lūdzu. Es varbūt papildināšu tai sievietei, kas teica, tā kā mazliet šaubās, jā. Es Koroļu klubā nonācu ar savu ādas problēmu, un es 2 gadus neko pilnīgi citu nelietoju kā emu eļļu. Mums ir tāds produkts, arī dabīgs produkts, un šo eļļu es izmantoju 2 gadus. Protams, ka es arī daudz klausījos par šo lielisko privileģu sēriju, un ar bažām toreiz pirms 2 gadiem nopirku pirmo krēmu uz atlaidēm, un tas bija naktkrēms. Es domāju, ja kas, tad no rīta jau es redzēšu, vai ir kāda alerģija vai nav. Jā, un tieši naktkrēms man palīdzēja noticēt šai sērijai, un šobrīd man ir pilnīgi visas šī sērija, un es zinu, kad es viņu pirkšu atkal, un pat rezervē, jo es domāju, ka šāda līmeņa kosmētikai, kāda ir šī privileģu sērija, 25% atlaidi. Es vispār neatceros, kad būtu bijusi, parasti bija 10, jā, un tad jau likās, ka tas ir ļoti jauki, bet 25 profesionālai kosmētikai tās cenas vienkārši ir fantastisks. Un konkurē pat ar visiem aptieku kremiem, kurus es nevarēju lietot tad, kad man bija šīs alerģiskās reakcijas uz sevi. Tā kā rekomendēju arī tiem, kam ir kaut kāda veida alerģijas. Jā. Es pilnīgi piekrītu, jā, jo es arī lietoju šo te kremu sēriju, un es esmu pārsteigta par to, cik labi tas izlīdzina, cik labi tas atsvaidzina,
un cik labi tas iedarbojās, jo 50 plus jau meitenēm arī var sākt tās grumbiņas redzēt, bet šī te kosmētika kopā ar visiem fantastiskajiem produktiem, kas darbojas no iekšienes un attīrīšana, ir vienkārši unikums. Tas strādā un tas darbojas. Un varbūt, ja nav nekādu jautājumu, paldies, Gaida, paldies jums un paldies visiem, kas klausījās. Jā, ja jautājumu vairs nav, varbūt mēs arī varam veikt. Varbūt ir vēl kāds jautājums, kāds grib pajautāt kaut ko. Jautājumu nav. Jā. Paldies par lielisko zūmu. Paldies, ka bijāt klātesoša un priecājamies, ka noderēja, jā. Un vēl skatos, ka Baiba raksta, ka viņai gan smaržo šis sērums un nakts krems pēc ziediem. Jā, pēc nakts krems pēc ziedu smarža, tas serums vairāk tā kā jūra, kā aļģītis kaut kas, bet tas nakts krems, man ziedu smarža, es kafiju vispār nejūtu. Es laikam tāpēc, ka nedzeru vairs kā no paraši, jo tā pārstāju kafiju dzeru, es nejūtu. Dienas kremiņam ir izteiktāk mazliet kafijas smarža. Man nav dienas, es tagad pasūtīju. Droši variet pasūtīt. Un man ir 65 plus, un es pēdējā laikā saņemu tiešām komplimentus un saku, tev nav nekādu krunku. Es saku, jā, es zinu, kas jādara. Jā. Es esmu 50 plus, bet man 3 bērni vēl visi mazi un tā, bet arī jau uzrunā tieši pa sejas mirdzumu daudzi. Vēl mums Aija raksta, man arī bija jūtīga āda, privilēģa kosmētika, man patīk manai ādai, un es kopš pamēģināju šo vairs citu nevēlos. Jā, lieliski. Tā mums saka paldies, lieliska informācija, jā, prieks patiešām, ka jums noderēja. Un, jā, Dace vēl pierakstījusi ir skrubīts pēc kafijas smaržo. Jā, to es zinu, ka skrubīts smaržo pēc kafijas, jā. Jā. Tā kā, bet viņa nav uzbāzīga, bet katram jau mums savas izjūtas, jā. Tā kā liels paldies par visiem, ka bijāt klātesoši, un jā, ja jums šo te zūmu saņēmāt no cilvēka un neesat vēl reģistrējušies Koraļu klubā, tad jautājiet šim cilvēkam reģistrācijas linku, un jūs varēsiet iegādāties šos produktus ar lieliskajām atlaidēm. Tā kā, lai visiem skaista vasara, un uz tikšanos jau nākošajos zumos. Visu labu!